Jūs man teicāt, ka manam datoram ir pārāk maz RAM, ka tur vadi traucē, ka GPU ir pārāk švaks. Es šodien nolēmu to visu uzlabot. Esmu saņēmis paciņu no Amazon. Nedaudz pastāstīšu jums, kas šeit ir iekšā. Pirmkārt, 64 GB RAMs. To mēs tūlīt arī liksim iekšā un mērīsim, vai dators paliek ātrāks vai nepaliek. Jauna videokarte. Cerams, ka tā ielīdīs šajā mazajā korpusā. Šī bija tā nelaimīgā videokarte, kur nelīd iekšā korpusā. Un te ir jauna 4070 videokarte, kur mēģināsim dabūt iekšā. Tur mīšas, ka tā ielīdīs. Un šeit ir divi Thermal Grizzly produkti. Šis ir CPU gārdi, kam tas ir vajadzīgs, es jums parādīšu pēc tam. Un šī ir Cryonaut Extreme termopasta. Šajā korpusā mums iekšā ir Cryonaut termopasta, bet šī ir Cryonaut Extreme. Un tā ir daudz ekstrēmāka par šo termopastu. Pirms mēs skrojam vaļā, nomērīsim, cik ātri šis dators ir tagad. Es tad palaidīšu CPU uz 100% jaudu un paskatīsimies, cik tālu uzkāp temperatūra. 95 grādi. 95,1. Jā, 95,1 izskatās maksimālā temperatūra. Es jums aizmirstu pastāstīt par pašu svarīgāko uzlabojumu. Nu, šitā nav pats elegantākais risinājums, bet strādās. Es internetā atradu vienu kompāniju, kas ražo kabeļus speciāli šim korpusam. Pirmkārt, tā ir amerikāņu kompānija, kas nesūta kabeļus uz Latviju, un otrkārt, tie bija apšaubāmas kvalitātes, jo konektori bija 3D printēti, un es nezinu, cik droši tie ir. Ja es gadījumā atradīšu kādus kabeļus, kas pieejami Latvijā, un kas ir labākas kvalitātes, tad es noteikti tos pasūtīšu. Paskaties, kāds skaistuļi. Jūs visi teicāt, ka vadi traucē gaisa plūsmai un ka izskatās ļoti neprofesionāli. Jūs zināt, cik tie maksāja, kamēr Linda neklausās? 140 eiro. Es dzirdēju. Tie ir speciāli izgatavoti manam datoram, speciāli manai videokartei, manam baroklim, manai mācplatei. Un es pat izvēlējos krāsiņas, paskatieties, kāds skaists. Zils ar melnu. Slēdzam ārā datoru un liekam pirmos upgradeus. Pirms es ķeros kaut kam klāt, aprocīte. Pie reizes pastāstīšu jums par vēl vienu lietu, ko jūs man ieteicāt izdarīt. Uz apakšējā dzēsētāja uzlikt šādu te aizsargresti, un to es līdz arī izdarīšu. Nu, zinu, lai vadi nelien iekšā ventilatorā. Tā, mazais barošanas bloks ir ārā. Esmu iespraudzis iekšā arī resti. Tagad ņemšu nost visus vadus un likšu vietā jaunos. Es nevaru sagaidīt. Laikam prātīgāk būtu atskrūvēt dzēsētāju. Atcerieties, kā es pagājušreiz uzklāju termopastu. Un viss, ar to pietiek. Varat paskatīties, kā tā ir izplatusies pa visu virsmu. Kārtīgi notīrīšu visu ar izopropanolu, lai noņemtu veco termopastu un uzlikt atkal jaunu svaigu, pie tam ekstrēmu. Redzat, kā šeit termopasta lien garām maliņām? Iekšā procesora matrica ir tāda maziņa. Viņa visu savu siltumu izpleš pa šo te vāku. Šeit lien garām un lien apakšā zem šī vāka. Un ja jūs kādreiz gribēsiet pārdot savu procesoru un negribat, lai tas izskatās pēc miskasts, kurš ir pilns ar termopastu, ir šis te produkts. Te var redzēt, kā apakšā šeit ir šķirba. Un pa to šķirbu jau rekulēnām lien iekšā termopastu. Tūlīt notīrīšu termopastu un parādīšu, kā ar to cīnīties. Termopasta ir notīrīta. Tad es jums parādīšu, kā izmantot šo CPU gārdi. Tā ir termopasta. Kamēr es lieku virsū šo CPU gārdi, nedaudz pastāstīšu par Thermal Grizzly. Tā ir Vācijas kompānija, kur ražot dažādus dzēsēšanai paredzēts produktus. Un J2Sense, ja jūs zināt tādu YouTuberu, vienā no saviem video teica, ka Thermal Grizzly ir viņa mīļākā kompānija. Es arī noteikti viņus ierindot pie vienām no manām top mīļākajām kompānijām. Un šeit ir pats CPU gārdi. Tā, kopumā šajā iepakojumā ir 3 tādi un dažādās krāsās. Kādu krāsu mēs izvēlēsimies? Līdz parādīšu, kāds mums ir. Gaišs, tumšs un brūns. Kuru krāsu mēs ņemsim? Droši vien melnu, jo šim korpusam melns piestāv, vai ne? Ņemam šo. Tad es noplēsīšu nost līmēmo virsmu. Kur nāk nost.
Nu šitā. Un tagad mums termopastūris garām neaizlīdīs. Liekam atpakaļ. Un liekam mūsu ekstrēmo termopastu. Liksim mazu punktiņu. Šim vajadzētu pilnībā pietikt. Vēl pēdējā lieta, pirms es lieku virsū radiatoru, nomainīsim RAM. Šeit ir vecie 32 GB, un to vietā nāk 64. Pie tam šie moduļi ir pavisam nedaudz arī ātrāki par šiem. Redzēsim, vai tas kaut ko dos. Tātad abiem ir 6000 megatransfers sekundē, bet šim novēlošanās ir 36, bet šim 30, kas nozīmē, ka šis ir nedaudz ātrāks. Ir iekšā. Nē, vienkārši pieskrūvēšu barošanas bloku. Varbūt arī nevajadzēja skrūvēt viņus uzreiz klāt, bet tad labi. Paskatīsimies, vai es izdarīju stulbu, vai es izdarīju labi. Nē, viens ir garāks, viens īsāks. Kurš? Vajadzēja viņus kaut kā iezīmēt. Nedaudz par šiem vadiem pastāstīšu. Atcerieties iepriekšējā video, es teicu, ja es atradīšu kādu labu vadu veidotāju, kurš sūta uz Latviju, tad es to arī pasūtīšu. Un es atradu. Un tie ir tāda ritīgi laba kompānija Peacelite Customs. Viņi veido vadus uz spec pasūtījumu, var izvēlēties krāsas, var izvēlēties visas komponentes, kas tev iekšā datorā. Un viņi speciāli tev izveido vadus un atsūta tos. Jā, tas nebija lēti, kā jau es teicu, 140 eiro, bet, manuprāt, izskatās ļoti labi. Tātad šis ir 24 pinu. Tas mums ies šeit apakšā. Varbūt arī es tīzli izdarīju, ka es viņu pieskrūvēju. Jā, es izdarīju tīzli. Sākumā saspraudīšu visus kabeļus iekšā. Tā, tas ies mātesplatē. Spraudīšu pašā malā. Šis nāk pie mātes plates. Pagā. Viņš tiešām ir jāgriež? Kā viņi to ir paredzējuši? Nāc, to izstāstīšu. Redzi? Šie tie kabeļi tāpat izskatās, ka krustojās. Viņi nesmuki izskatās. Es viņu izlaidīšu tomēr šeit pa apakšu. Viņi iztīsies daudz tīrāk te visu. Savukārt šo kabeli es laidīšu pa apakšu. Šodien te aiz muguras un ārā. Nu re, izskatās daudz smukāk. Šis kabelis tagad nāk šeit pa apakšu. Šis nāk pa augšu. Un šis nāk te aizmugurē. Un līdz ar iet iekšā vecajā videokartē. Šis kabelis es pasūtīju to jaunajā videokartē, tāpēc viņš līdz ar aizvilks līdz vecajai. Bet, kad mēs ieliksim jauno, šis slots būs nedaudz tuvāk, un tad viņš ies bez problēmām iekšā. Un tagad te viss līdz ar, iet iekšā videokartē. Viss gatavs. Un šo te resti te vajadzēja, lai šie kabeļi nelien iekšā ventilatorā. Kā man patīk, cik ļoti viņi perfekti ir uztaisījuši. Reku šeit līdz ar vāku iet virsū. Pagaidām vākas klāt neskrūvēšu. Notestēsim, kā tas strādā ar jaunajām izmaiņām. New CPU installed. Please enter setup to configure your system. Okay. Tā kā mēs palielinājām RAM, tad ir kaut kādas izmaiņas notikušas. Un tagad es palaidīšu CPU testu. Aiziet 95,1 grāds. Un cik mums bija pirms tam? Bet base clocks ir pirmā core 4,5 GHz, core 9 ir 4,4. Principā viss turēs 4,4 līdz 4,5. Labi, es apstādināšu. Diemžēl tehnika mūs pievīla. Mēs neredzam ierakstu no iepriekšējā stresa testa.
Bet šeit var redzēt, ka ir arī 95,1 grāds, tikpat cik bija iepriekš. Procesora kodola temperatūras ir aptuveni 4,3 GHz. Līdzīgi skaitļi bija arī pirmajā reizē, kad testējām, tā kā var teikt, ka no ekstrēmās termopastas nav baigais iegūms. Un izskatās, ka arī jaunie vadi baigi nepalīdzēja gaisa plūsmai. Tā kā šis mums sanāca vairāk tāds vizuāls uzlabojums. Tagad es notestēšu, cik ātrs ir šis dators. Pēc tam ieliksim jauno videokartu un notestēsim to vēlreiz. Varam vaļā mūsu mīļo 3D marku. Oh, no, updates. Ierakst komentāros, vai tev patīk update. Kā redzēt, pie max pavadieniem rezultāts ir nedaudz nokrities, pie 16 pavadieniem rezultāts ir diezgan pacēlies. Es domāju, tas ir tāpēc, ka procesors jau bija uzsils un tāpēc nevarēja tik ātri strādāt un tas ir kļūdas ietvaros. Kopumā es gribu teikt, ka šie uzlabojumi CPU etalonu testam neko nedeva. Pamēģināsim tagad uztaisīt pilno etalonu uzdevumu, kas testēs visu datoru. Bet es domāju, arī tur nekādu uzlabojumu nebūs. Bet mums vajag izdarīt šo testu, lai mēs pēc tam varētu notestēt un salīdzināt ar jauno videokarti. Jā, mūsu vecais rezultāts joprojām ir 3. vietā Latvijā. Jaunais būtu 8. vietā, bet kā jau es teicu, tā ir kaut kāda kļūda vienkārši. Droši vien tāpēc, ka šis procesors jau bija uzkarsēts un jā, diezgan karsts. Palaidīsim Port Royal etalonu testu. Pēc tam ieliksim jauno videokartu un palaidīsim to vēlreiz un salīdzināsim, kāds ir iegūms no 4070 RTX videokartes. Atgādini, ka mums šobrīd ir RTX 3060 Ti videokarta. Palaidīsim Port Royal etalonu testu un pēc tam ieliksim jauno 4070 un paskatīsimies, kāds ir uzlabojums. Un te ir mūsu rezultāts 6576. Paskatīsimies, salīdzināsim šo rezultātu ar citiem. Jā, tas nav premium spēļu datora rezultāts, bet mēs nomainīsim videokartu un paskatīsimies, cik tad ir uzlabojums. Jā, Latvijā mēs esam gandrīz beigās. Apakšējā 23%. Un kopumā rezultāts maksimālo pavadienu testā ir nedaudz sliktāks, visos pārējos nedaudz labāks, bet tas viss ir kļūdas ietvaros. Pēc būtības varam teikt, ka jaunā termopasta un jaunie kabeļi neko CPU testos nemainīja. Starp citu, 16 pavadienos mūsu dators ir pats ātrākais Latvijā. 8 pavadienu testos gan mūsu dators ir tikai 30. vietā Latvijā. Un tas ir saprotams, jo nedaudziem cilvēkiem Latvijā ir procesori ar 16 kodoliem un 32 pavadieniem. Taču datori ar 8 kodoliem gan Latvijā ir daudziem cilvēkiem. Tieši tāpēc arī šeit mēs uzreiz iepaliekam. Palaidīsim CPU burner. Nu jā, kā var redzēt, tad atkal procesors uzsils līdz 95,1 grādam. Un var redzēt, ka viss kodols strādā aptuveni 4,5 GHz ātrumā, kas ir aptuveni tāds pats rezultāts kā iepriekšējā reize. No tā varam secināt, ka iegūms no jaunās termopastas un jauniem kabeļiem nav nekāds. Bet vismaz izskatās smuki. Bet te ir laiks pašam pēdējiem mūsu jaunajai videokartei. Lūk, te tā ir. Es gribu nedaudz paskaidrot, kāpēc tas 4070, nevis 4080 vai 4090. Tas ir tāpēc, ka šī ir maksimālā oficiāli atbalstītā videokarta šim korpusam. Jā, var mēģināt ielauzt arī jaudīgāks videokarts, bet šī korpusa ražotāji to neatbalsta un visticamāk tur ir kaut kādas problēmas. Tāpēc es nolēmu iet ar maksimālo atļauto. Un tad es varu teikt, ka šī kaste ir, kā saka mūsu draugi lietuvieši, maxed out. Tas nozīmē, ka vairs šeit neko nevar uzlabot. Šeit ir lielākais low profile atmiņas daudzums, kas ir 64 GB, vairāk es nevarēju atrast. Šeit ir ātrākais cietvielu disks, 12 GB sekundē. Jā, jūs komentāros rakstījāt gigabiti sekundē. Nē, jūs nepārklausījāties. 12 GB sekundē. Šeit ir ātrākais procesors, ko atbalsta šis korpus. Šeit ir labākā dzesa, kas šim korpusam ir pieejama. Pēc būtības tūlīt būs vēl ātrākā videokarta, vairs šeit uzlabot neko nevarēs. Liekam iekšā. Gan jau es tāpat atradīšu, ko uzlabot. Vecā videokarta iet ārā. Jaunā videokarta iet iekšā. Jā, dara. Nu jā, šeit ir bišķiņ tuvāk, nedaudz vieglāk iesprost šo kabeli. Nu, paskat, ko skaisti. Palaidīsim Port Royal etalonu testu, jeb benchmarku, un paskatīsimies, cik dators ir ātrs tagad. Interesanti. Mūsu rezultāts pacēlās līdz 10,8 tūkstošiem. Paskatīsimies internetā. Kā redzēt, tad mūsu rezultāts ir pacēlies diezgan pamatīgi. Mums tagad jau ir tuvāk premium
spēļu datorā. Lai arī šīs dators netiks izmantots spēlēm, bet tiks izmantots tikai darbam, es gribēju jums parādīt, ko tas spēj, ka tajā ir salikts iekšā maksimālās korpusu ražotāja atbalstītās komponentes. Un kā var redzēt, tas spēj diezgan daudz. Jautājums, cik tad izmaksā šāds dators? Šī konkrētā komplektācija izmaksā nedaudz virs 2400 eiro. Jā, jūs noteikti varētu atrast lētāk šādas komplektācijas datoru, ja jūs izvēlētos lielo korpusu, bet man bija uzdevums uztaisīt pēc iespējas mazāku datoru, un to es arī izdarīju. Ieliec īkšķi uz augšu šim video, ja tu gribi redzēt šī datora veiktspējas salīdzinājumu ar tādas pašas vai nedaudz dārgākas cenas kategorijas Mac Studio datoru. Ja nē, tu vari tāpat ielikt īkšķīt uz augšu šim video vai abonēt man kanālu vai abas divas, un es ceru, ka tu šodien kaut ko iemācījies. Tāpat jau nodirsīs. Tāpat jau būs, kas atnāks paliks. Tu tur vadi krustojās, tu tur nemāk likt dzēst, tu nemāk likt termopastu, jāliek šidā un šidā vienmēr kaut kādas metodas. Vienmēr jāliek krusts, jāliek iksiņš, jāliek te burts, katram vienmēr ir savu metodu. Kāds savādāk vīrusus atbaidīs, ja tev nebūs vada krustā? Jā, taisnība. Viss.